Nākamā runātāja Zaiga Gaile, domāju, visiem zinām arhitekte, pārstāv Zaigas Gailes biroju, Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas ēkas restaurācija ir viņas tēma. Un Zaiga kopā ar Miķeli mums pievienosies jau iepriekš minētajā diskusijā, kurā jūs varēsiet uzdot tos jautājumus, kurus pagaidām vēl esat turējuši pie sevis. Zaiga, vārds jums. 10 minūtes. 10, nu ja būs 15, tad mēs jums piedosim. Es mēģināšu saturēties. Labdien! Un mans stāsts būs par 200 gadu vecu skolu. Ja Saldus skola ir 1 gadu vecs, tad mana skola, Rīgas dizaina un mākslas vidusskola, ir 200 gadus veca koka ēka. Šādi viņi izskatās atjaunot. Mēs viņu nobeidzām uz Ziemassvētkiem pagājušā gadā. Tā viņi izskatās pilsētas telpā. Skolai ir ļoti skaists pagalms, un tas kopumā veido ansambli. Šāda skola izskatījās pirms renovācijas. Viena puse bija nodegusi, un kreisā pusē jumts bija uzlikts plakans. Es atvainojos. Šāda skola izskatījās 1928. gadā, kad Lāčplēša iela vēl bija bruģēta, klusa un nesteidzīga, un vēl pirms 100 gadiem tā bija. Es ļoti atvainojos. Mēs varam lūgt, tūlīt jums palīdzēs, lai mēs varam visu akurāt labi dzirdēt. Man nevar iedot savu mikrofonu? Var iedot, jā, varbūt, ka tā būtu mums vieglāk. Man arī nepatīk. Lūdzu. Un tā skola izskatījās 20. gados. Un šis ir brīnišķīgs atradums. Man piezvanīja Ilmārs Dirveiks, atrakstīja vēstuli pirms pāris nedēļām. Viņš saka, es zinu, es vandījos par arhīviem tepat šī mājā, un šī mājā augststāvā es atradu 1928. gada uzmērījumu, ko bija veikuši 2 studenti, Funks un kā nu otrs sauc. Un viņi bija arī izgatavojuši šo fotogrāfiju. Tad 28. gads, un mēs arī atradām brīnišķīgus uzmērījumus akvareļu un zīmeļu tehnikā. Šis ir skolas plāns pirms renovācijas. Skola bija celta 1819. gadā. Tā ir klasiska koka, klasicisma ēka, simetriska savā apjomā, bet iekštelpā tā nekad nav bijusi aptverama, kā viena vesela ēka. Jo bija 3 klases un ieeja no ielas, un pa spārniem bija skolotāju dzīvokļi. Tad skolu aizņēma tikai šāds apjoms, un abos spārnos bija dzīvokļi. Un otrais stāvs bija haotisks. Nebija izmantojami jumta spārni. Un šādi mēs sakārtojām plānu, atgriezām ieeju pēc 100 gadiem galveno, klases telpas sakārtojām, un šeit es izvilku cauri asi, kas beidzot ļauj ēku no viena gala iekštelpā aptvert kā vienu apjomu. Otra asa ir beidzot arī atjaunota, jo 100 gadus gāja iekšā pa sāni ieeju. Un otro stāvu mēs esam pielikuši klāt 300 kvadrātmetrus, mēs ielikām virs gaismas jumtā uz pagalmu pusi, un atkal ir ass tādā virzienā un pa vertikāli. Tātad mūsu dizains ir atsekt mājas struktūru. Tas ir ne tikai, ja mēs runājam par renovāciju, ka kaut ko atjaunot un noņemt krāsu slāņus, bet kaut kādā veidā arī atsekt arhitektūrai vērtības. Un kopš 1919. gada Katrīnas skola izgāja ārā, un tad tā ir bijusi latviešu bērnu izglītības iestāde. Tagad to sauc par dizainu, par radošu industriju. Mazliet ātrāk to sauca par lietišķo mākslu. Pirms tam to sauc par rokdarbiem. Bērni mācījās un skolotāji šeit strādāt ar koku, ar mālu, ar metālu. Un no 19. gada, kad bija mūsu pirmā atmoda un bija interesi par latviešu, es nezinu, vai teikt lietišķā māksla, bet par latviešu tradicionālo mākslu, tad tas ir tas romantiskais laiks, kad tika celti ārā visi mūsu rokdarbi, ornamenti, segas, izšuvumi, koka apstrāde, lai apzinātu tos pēc
krievu laikiem, un vācu laikiem un zviedru laikiem. Un tas ir uzņēmums skolā, kad ir jau lietišķās mākslas skola šajā ēkā. Bērni strādāja ar koku, ar metālu, ar mālu, un tādas bija skolas telpas pirms atjaunošanas. Skolā, kā jau es teicu, bija haoss un neko nevarēja saprast. Un apmēram 4 reizes šo ēku gribēja nojaukt. Un nevienu reizi tas neizdevās, jo nekad nebija naudas. Un tagad atnāca jaunais direktors, 25 pēdējos gadus ir Alvis Līdaks, kurš pirmais saredzēja, kad ir pienācis laiks runāt par mājas atjaunošanu. Šādi bērni mācījās pēdējos gadus pirms atjaunošanas. Un pagalmā vienmēr aug ķirbi, bija vistas, tomāti auga, spēlēja futbolu, un ēkas fasāde no pagalma puses ir autentiska. Tā nekad nav apšūta ar dēlīšiem. Tā ir liela guļbaļķa ēka. Pirms 12 gadiem ieradās Eiropas organizācija Europa Nostra, atsūtīja savu ekspertu Marku Bernūli no Raumas, un šis projekts tika izvēlēts. Tā ir Eiropa Nostra viceprezidenta Katarīna Koleta un Rika Helms. Tiek izvēlēts, ka šī ēka būs tāds kā Eiropa Nostra paraugu projekts, kā viņu atjaunot Latvijā, kur ir maz ziņas par koka ēkām. Un tad Eiropa Nostra sāk šeit braukt, mēs pārvietojam pagalbā Tējas namiņu, vēl viens interesants projekts, kas ir pirms atjaunošanas. Un jau 2001. gada 7. septembrī skolas ēkā viesojās Eiropa Nostra prezidents Dānijas princis konsorts. Šeit viņš ir kopā ar Alvi Līdaku un piešķīra saziedoto naudu 20,000 eiro. Tad mēs gaidījām 12 gadus. Un tikai tad parādījās ERAF ar skolas vadības milzīgu enerģisku neatlaidību. Un sākās mūsu atjaunošanas darbs pirms 2 gadiem. Tātad šī ēka bija jāpaceļ uz domkratiem, un es nestāstīšu visas tās fineses, jo koka ēkām nav pamatu, tad viņas pa gabaliem ceļ uz domkratiem, pēc tam attīrīja sienas. Un tagad es pieskaršos varbūt šodienas tēmai, jūsu vingrošanas tēmai. Man vienmēr prasa klienti, nu tagad ir jātaisa interjers, tagad ir saskaņots projekts, un mums ir viss jāizrēķina. Un es vienmēr esmu tam pretojusies, un šis bija viens no piemēriem, ka tu nevari ieprogrammēt. Ja tu taisi ar sajūtām kādu projektu, tu nevari ieprogrammēt visas detaļas, visus interjerus. Protams, tam ir pretruna ar ēkas finansēšanu, ar pasūtītājiem. Ir jāiekļaujās naudā, un tad mēs vingrojam, lai iekļautos ļoti stingrajos ERAF naudas rāmjos, un lai varētu interjeru taisīt pakāpeniski. Vajag iet uz būvlaukumiem. Es saku, ka man pilnīgi būvlaukums Maruš fascinē. Mēs ejam ļoti bieži, nu vismaz reizi nedēļā. Un tikai pakāpeniskā procesā tu vari saprast, kad, nu kāda tā māja būs. Tas ir pilnīgs sajūta jautājums. Es nevaru ieprogrammēt, ka tik un tik maksās griestu ieklājums, tik un tik siena apmetums, tik un tik grīda. Mēs sākām atsekt guļbaļus, un tas izrādījās, ka viņi ir tik skaisti un neskārti, ar visiem lāpījumiem, ielāpiem. Nu šeit ir, piemēram, vecās durvis vienīgās, kas izdevās saglabāt. Un tikai procesā mēs izšķīrāmies par to, ka iekštelpā būs atsekts guļbaļu sienas. Tur, kur viņas var atsekt, tur, kur viņas viņas ir tik skaistas, ka roka neceļās likt virsū kaut kādus iepriekš ieprogrammētos apmetumus. Tāpat mums nekad nebija domāts, ka mums būs dēļu griesti. Nu šeit tas nav redzams šī bildē. Un šīs ir jaunās kāpnes, kuras arī mēs varbūt pirms 10 gadiem fantazējām, ka pārvietosim no kādas vecas koku mājas, un tad viņas būs tādas it kā stilā atbilstošas, bet mēs likām uz kontrastu. Un tad visas telpas, jūs redzat, ir kā ar ielāpiņiem. Un man liekas, ka nevar būt nekas labāks mākslas skolai vide, kur ir dabiskā materiāla fons, un ka bērns sēž un zīmē vai klausās kompozīciju, viņš kā atvērtā grāmatā var lasīt materiālu sarakstu. Un pretī mēs likām pelēko, arī viņš radās pakāpeniski. Tad siltais koks, pelēks dēļu grīds, betongrīds, pelēks durvis, pelēks kāpnes, pelēks pret koku.
Un tad ir, piemēram, ja mēs atstājam atsegts guļbaļģus, ko tad lai dara ar elektrības vadiem? Un te jūs redzat vertikāli penāli, kur ir slēdzis, un tur mēs uzlikām vienkārši tādu uzliku virsū. Te ir atkal viena skaistā vietiņa, kur paša sākotnējā droši vien, ka ir bijušas apgleznotas guļbaļģu sienas. Tātad pirms 200 gadiem nebija ēkā apmestas sienas. Sākotnēji bija guļbaļķi, kas bija izkrāsot no iekšpuses. Pēc tam tieši uz guļbaļķiem sāk līmēt tapeti skolotāju dzīvokļos. Pēc tam kāds kaut ko ir zīmējis, un tikai pēc tam uz niedriem telpas apmeta. Nu, un tagad krāsnes. Tātad izšķiršanās bija, kad mēs saglabājam skolā krāsnes apkuri, kas ir arī šī dizaina un skolas sajūtas sastāvdaļa. Man roka necēlās projektēt radiatorus un pēc 200 gadiem mainīt mājas iekšējo klimatu, jo zināt, ka kokam ir kolosāla krāsas apkura. Un šīs temperatūras maiņas un mitrums, ko dod krāsas, es skatos, vai jūs nesvilpsiet to. Tātad man tie vēsturnieki, kas bija atnākuši uz skolas atklāšanu, bija ļoti satraukti. Viņi teica, nu kā jums izdevās krāsnes apkuri, nu kā jums izdevās netaisīt lielās trubas un nelikt iekšā tās ārprātīgās piespiedu veidināšanas. Un es atbildu, ka tāpēc, kad projekts bija vecs, un šodien mēs to ar milzīgām mokām varētu dabūt kaut ko tādu, tad visa mūsu birokrātiskais aparāts, kas mūs uzrauga un regulē, viņš pilnīgi pretojās visām tām sauktām inovācijām, vai kā tagad ir pēdējais modernākais vārds, vai radošām industrijām. Te ir jāiet va bank, tā kā ir jāturās pretī. Un šīs metāla krāsnes, es atceros no savas skolas laika, man viņas bija pretīgas. Viņas bija ar tādu alumīniju krāsu, un tagad es viņas redzu pilnīgi citām acīm. Un šajā jaunajā vidē viņas ir vienkārši stilīgas. Interesanti tas, ka viņas netur siltumu. Un ar to es varētu beigt. Es fiks pateikšu, kāpēc netur siltumu. Tās ir kāpnītes. Un te ir vecās kāpnes atjaunotas, un tas ir otrais stāvs. Viņas netur siltumu, tāpēc, ka ķieģeļi nav vairs tādi. Ja? Viņas ir uzbūvētas pareizi un piepildītas, bet veco laiku ķieģeļi bija blīvāki. Un mēs meklējam iemeslu, viss ir pareizi izdarīts, bet viņas ātri atdziest. Otrais stāvs ir anfilāde, tā tad ir gaisa un virsgaimas loka alumīnija. Un arī šīs alumīnija logi durvis, vecās krāsnes, man liekas, ļoti labi turās kopā. Paldies! Paldies! Jautājumi. Man šķiet ārkārtīgi interesanti. Jā, tur ir jautājums. Kamēr mēs gaidām mikrofonu, man šķiet ārkārtīgi interesanti tas, ka ir iespēja redzēt skolu, kur ir tikko radīta, un skolu, kur tiek atjaunota. Tad laiks jautājumam. Jā, jautājums, kāda ir vidējā temperatūra? Kāda bija? Mums bija slaidi. Interesanti, ka tā arī visi skolas absolventi, kurus mēs uzaicinājām uz skolas atklāšanu, un kuriem ir dažiem jau, piemēram, žūriņam ir 91 gads, viņi visi atcerās tikai to, ka skolā vienmēr bija, nu tā kā es dzīvoju bērnībā. Aizbraucam uz nedēļu slēpot, atbraucam un mamma kurina ar tēvu un nes malku, un tad ir silts. Vai mēs aizbraucam uz lauku māju. Un šeit arī, nu, viņiem jānāk svētdienās jāpakurina, lai pirmdienās ir silts. Es domāju, ka tas ir kaut kas tik burvīgs. Visi skolnieki atcerās, kā viņi ir malku skaldījuši, kā viņi ir malku nesuši iekšā, kā viņi ir kurinājuši. Un tad ar plastilīnu līduši pie krāsnes, jo viņš vienkārši ir sastīnis. Un tas pats ir ar ģipsi noticis. Un tas, ka tagad katra sekretāra, jebkurā mājas stūrī grib staigāt ziemu vai vasaru 20 grādu temperatūrā, tas nav normāli. Mēs paliekam faktiski zombēti, ja, kad nu, kaut kādas temperatūras svārstības, man liekas, cilvēkam ir tik dabiski, ja mums vispār ir temperatūras svārstības mūsu klimata joslā. Ja mēs dzīvot, teiksim, Tanzānijā, tad mums visu gadu būtu plus 36 grādi, un mēs vispār nezinātu, ko nozīmē temperatūras svārstības. Mums ir vēl divi jautājumi. Pirmais jautājums bija tur aizmugurē, un tad jūs ar oranžo šāli. Es tikai gribēju vēl piebilst, ka es gan gribētu zināt, kas ir priecīgāk tie saldus skolnieki, kuriem ir tas sniegs jāpārvērš kaut kamā, vai tie, kuriem, jā, tieši tā, vai tie, kuriem tā malka tajā svētdienā jānes un jākurina ir. Bet tagad jūs jautājums, lūdzu.
Thank you. Research from elsewhere has shown that natural light and natural materials such as wood can help to control the temperature of the building, as you've shown, but can also help to control the emotions and the behaviour of pupils inside those buildings, so creating a more calming, peaceful atmosphere. And I wondered if you've seen those kinds of benefits in your school. I didn't understand the question exactly. Jautājums ir par to, vai koksne un šie izvēlētie materiāli palīdz ne tikai temperatūras uzturēšanai un temperatūras svārstību ierobežošanai, bet vai šī koksne palīdz arī emocijas kontrolēt un teiksim tā, izlīdzināt vai ierobežot? Tāds ir jautājums. Šis uzstādījums ir par to, vai materiāli var palīdzēt mierināt, jā, tad kāds ir jūsu domas, vai izvēlētie materiāli var tikt galā ne tikai ar temperatūras svārstībām, bet arī ar emocionālām svārstībām. Atkal par to temperatūru. Arī mūsu emocijām ir temperatūra. Un ir ļoti daudz skolas absolventi, kas atgriežas skolā, un skola ir pilnīgi citādāk. Mums ir bijuši ļoti dažādas paudzes. Es teicu jau no 90 gadu vecuma, teksim, Ilmārs Blumbergs ir 70 gadu, Andris Freibergs ir 70 gadu absolventi. Un jaunie, un viņi ienāk skolā, viņi saka, visi ir pilnīgi citādāk. Bet tā mēs pazīstam savu skolu, tad lūk, tas veids, kā autentiskums saglabāt nevis burtiski, bet sajūtās. Tas bija arī Pētera Bluma definējums. Viņš saka, tu esi izdarījis tā, ka te viss ir citādāk, bet sajūtas tu esi paturējis. Un es atkārtoju vēlreiz, tas ir iet uz būvlaukuma un savus jutekļus kustināt, un viņš pateiks priekšā. Jo, ja to ir jūtām tais, tad tās sajūtas noteikti ir. Brīnišķīgi, paldies. Un vēl pēdējais jautājums. Jautājums tieši tā no vienas absolventas keramikas nodaļas. Jautājums, ko jūs izdarījāt ar ģipšu pagrabiem un keramikas krāsni? Tas nebija iekļauts mūsu apjomos, piedošana. Un kas tur notiek tagad? Tagad direktors man zvanīja, un viņš ir rosmes pilns sākt 2. kārtu, atjaunot arī Ķieģeļu māju. Paldies! Brīnišķīgi. Paldies!